Šajā video es gribēju nedaudz parunāt par mērķiem pārdošanā, kāpēc tie ir svarīgi, kā tos uzlikt un padalīties ar pieredzi, ko es novērojis pārdevējos, kas uzliek savu mērķus un kas neuzliek savu mērķus. Mans vārds ir Edmunds Pošars, esmu pārdošanas akadēmijas dibinātājs, visu savu mūžu strādājis pārdošanā, vēl projām vadu vairāk kā 400 cilvēku lielu pārdošanas komandu uzņēmumā Revolution. Lūk, un šo te gadu laikā, pēdējos 8 gadus jau gandrīz, laikam 8 gadi ir, es esmu pārdošanas direktors, un es esmu izgājuši cauri, mums ir ļoti daudz pārdošanas aģenti. Ja? Un šīs te ir divas iezīmes, kas atšķir veiksmīgus pārdošanas pārdevējus, pārdošanas aģentus no viduvējiem un sliktiem. Ja? Tātad tas ir mērķis un tas ir fokus. Tātad, kāpēc ir svarīgi mērķi pārdošanā? Ļoti vienkārši, patiesībā ne tikai pārdošanā, bet arī dzīvē. Ja, ja tu, teiksim, vienkārši dzīvo dzīvi, ja tu vienkārši dzīvo dzīvi bez kaut kāda konkrēta mērķa, tev nav īsti mērķis, ja tu vienkārši dzīvo dzīvi, tur no serijas no pirmdienas līdz piekdienai, mērķis ir weekends, ja, pēc tam mērķis ir algas diena un viss palēnām, tas ir viss mērķi tavā dzīvē. Tad līdzīgi kā dzīvē, arī pārdošanā, ja, tad tu respektīvi dreifē pa dzīvi. Tā kā kuģis, kurš ir izlaists no ostas, man šajā salīdzinājums vienmēr ir paticis. Ja. Tātad kuģis, kad startē no ostas, viņiem ir pilnīgi skaidrs, kāds ir viņa mērķis. Ja. Piemēram, kruīzes kuģis, nezinu, no Itālijas uz Franciju. Ja. Viņiem ir pilnīgi skaidrs, kāds ir viņa mērķis un kāds ir kurs. Ja. Kur viņš iet. Savukārt, ja tu palaidi to kuģi, vienkārši, teiksim, no ostas atlaid brīvgaitā, ja, viņš vienkārši dreifēs un kaut kur piezemēsies. Ja, ka nevis piezemēsies, bet kaut kur apstāsies, kaut kur ietrieksies kādā vai citā kuģī, vai kaut kādā, nezinu, salā, vai kaut kādā ostā. Ja. Tātad kaut kur viņš nonāks, bet nav saprašanas, kur, kad un cik ilgi vispār tas aizņems. Un tieši tāpat ar mērķiem. Tieši tāpat ar mērķiem dzīvē, tieši tāpat ar mērķiem pārdošanā. Tātad, ja tu strādā pārdošanā, ja tu gribi tiešām sasniegt kaut kādus labus rezultātus, tev ir jābūt saprašanai, kur tu dodies. Tātad ir jābūt mērķim. Ja? Tātad tam ir jābūt izmērāmam mērķim. Iedošu piemēru. Atkal, ja mums ir 100 pārdošanas aģentu, un ir aģenti, ja es iedošu piemēru, kas vidēji ietirgo mēnesī 15,000. Ja? 15,000 ietirgo mēnesī. Un viņi visu laiku konstanti tur bišķi mazāk, bišķi vairāk, vidēji 15, īpaši, ja, nekur nelēkā baigi augstu. Savukārt ir aģenti, kas konstanti katru mēnesi ietirgo 60, 70, 80. Konstanti. Tā nav laime, tā nav veiksme. Viņi katru mēnesi ietirgo 60, 70, 80 tūkstošus. Un kāpēc? Tāpēc, kad viņiem ir konkrēts mērķis, ja? Un līdz ar to, kad viņi vairs nepieņem neko mazāku par to, viņi ir sasnieguši šobrīd konkrētu latiņu, ja? Un viņi jau, un te ir tā lieta, viņiem pat izmainās tas viņu self-image. Ko nozīmē self-image? Respektīvi, viņi sevi jau tagad redz kā 60 kā aģentu. Ja? Viņš sevi redz kā, viņš ir 50, 60 kā aģents. Un viņam tas 20 kā, 15 kā mēnesī liekas tik smieklīgi, ka viņš vispār to neizskata. Ja? Tā nav opcija priekš viņa. Tātad viņam mērķis katru mēnesi ir pilnīgi skaidrs. Man 60 kā un es vispār neapstājos. Ja? Kamēr es vispār neesmu pat tur tuvumā. Tātad ir ļoti svarīgi saprast, kur tu ej un ko tu mēģini sasniegt pārdošanā. Tev ir jābūt konkrētam mērķim. Tam jābūt vai teiksim, kādam darījumu skaitam, vai piesaistīto klientu skaitam, vai ietirgotai summai. Ir jābūt mērķim, uz kuru tu ej. Tas ir numur 1. Ja? Un numur 2. Tu šo mērķi sadali aktivitātēs. Ja tu zini, ka tevi mērķis ir ietirgot mēnesī, piemēram, vienkārši piemēra dēļ, paņemsim 22,000. Mēnesī ir 22 darbdienas. Tātad tu zini, ka tev dienā ir jāietirgo 1000. Ja tavs vidējais darījuma lielums, piemēram, ir 500, tu zini, ka tev dienā vajag 2 darījumus. Lai dabūtu 2 darījumus, tu zini, ka tev ir jāsatiekās ar, 6 klientiem klātienē. Ja? Lai satiktos ar 6 klientiem klātienē, tu zini, ka tev ir jāveic 20 zvani, lai 6 lai satiktos ar 6 klientiem klātienē, ja? Vai Zoomā, tu zini, ka tev ir jāsarunā 8 tikšanās, jo visdrīzāk, ka 2 atcelsies. Ja? Tad
Lai sarunātu 8 tikšanās, tu zini, ka tev ir jāveic 20 pārdošanas zvani. Un tieši šādi tu sadali to mērķi saprotamās aktivitātēs. Tu saproti, cik daudz tev ir jāizdara dienā, tu saproti, cik daudz tev ir jāizdara nedēļā. Un, tātad, numur 1 ir skaidrs mērķis, uz ko mēs ejam. Tad numur 2 mēs šo mērķi sadalām saprotamās daļās, aktivitātēs un zinām, cik mums jāveic zvani, cik jābūt tikšanām, cik jābūt visam pārējiem. Ja? Mēs to sadalām dienās, nedēļās un mēs zinām, tātad, kā to panākt. Trešā lieta. Mēs ieplānojam konkrētu laiku šīm aktivitātēm. Ja? Tātad nevar būt tā, ka tāda man tas plāns bija, un šodien nesanāca, rīt atkal nesanāk, atkal man tur kaut cita darba. Nē, tātad mēs pasakam visam pārējiem nē, un šīs te ir aktivitātes, kuras mēs veicam neatkarīgi ne no kā cita. Ir mērķis, ir lietas, kuras mūs, ir veids, kā mēs pie šī mērķa varam tikt, un tas nav apspriežams. Ja? Tātad šīs lietas mēs darām katru dienu, neatkarīgi no tā, vai mums ir garstāvoklis vai nav, vai mums ir gribēšana vai nav, un no citiem faktoriem. Tātad mērķis, darbības, ja? Un pats galvenais ir fokus. Lāzera fokus, ir laser fokus. Tātad tu nevari nākt un dreifēt, ja? Tātad, tu kā uzliec sev to mērķi, ja? Es gribu 22 000. Jā, man zinu, ka man jāvairs ir 10 tur zani, un satnāk tur kaut viens zvans, tāds otrs, ja? Jāpiedzer kafiju un tam līdzīgi, ja? Nē, tātad tu nāc tāds laser fokus. Tev ir visu laiku galvā viena doma. Es eju pēc mērķa, es neapstājos, es daru visu, kas man ir jādara, lai sasniegt mērķi, ja? Lāzera fokus uz mērķi. Un tieši tā tu arī viņus var panākt. Tikai tā tu var kļūt labāks pārdošanā, kad tu sev uzliec augstu mērķi, sadali to saprotamās daļās, saproti, kādas darbības tev ir jāveic un veic tās darbības. Rīcība. Katru dienu mērķiecīga rīcība. Tikai tā tu vari nonākt pie savu mērķa un kļūt labāks pārdošanā. Un kas notiek, kad tu to mērķi sasniedz? Ja? Tā es atkal atkārtošos, ja? Pamainās tavs self-image. Tu vairs neredzi sevi kā pārdevēju, kurš ir, tur var ietirgot, nezinu, tur pāris tūkstoši mēnesi un tā tālāk. Ja? Tu jau sevi redzi kā pārdevēju, kurš ir top pārdevējs, kurš var ietirgot 20, 30, 40, 50 tūkstoši mēnesī, un tavs self-image pamainās. Un līdz ko tu sevi jau tā redzi, visas darbības, viss, ko tu darīsi, jau tiks pakārtots šim te self-image. Tā kā tu uzvedīsies un visi tavi vārdi, tava pārliecība, tavas darbības, pilnīgi viss jau nāks ārā kā no top pārdevēja. Tātad tieši šī iemesla dēļ ir ļoti, ļoti svarīgi sev uzstādīt mērķi, saprast, kā tu viņu panāksi un mērķiecīgi veikt šīs darbības, lai viņu panāktu. Tas arī viss šim video. Paldies! Ja šis bija noderīgi, tu zini, ko parasti prasa YouTube. Nospied to īkšķi, uzspied īkšķi, uzspied subscribe un tiekamies nākamajā. Čau!